Kompaktlamināts. Viktor, pastāst vairāk, kas tāds ir un ko ar viņu dara? Jā, kompaktlamināts izskatās šādi. Pārsvarā viņa biezums ir 12 mm, mēdz būt arī 10 mm loksnes, bet pārsvarā tomēr 12. Un, kā jau tu te redzi, te ir norādīts, ka viņš ir mitrumnoturīgs, salīdzinot ar HPL parastām virsmām ar to skaidrs platnes pamatnī. Un tā ir taisnība. Ko tev dod kompaktlamināts? Viņš dod iespēju montēt izlietni no apakšas. Tāpat mēs arī izgriežam, apstrādājam to izgriezumu un liekam izlietni no apakšas. Viņš tiešām nebaidās no ūdens, bet viņam ir savas diezgan nopietnas nianses ar montāžu. Aizejam pie stendē, es to parādīšu. Šāda ir darba virsmas montāža. Te tu redzi, ka ir tāds iegriezums, lai viņu savienotu. Un otrā pusē tad jāizveido tāda frezējuma, lai ieliktu savilcējus, kas savelk to virsmu. Bet ko jāņem vērā, tas materiāls mainoties temperatūrai un mitrumam diezgan staigā. Un tev uz katru virsmas metru jānodrošina 2 mm, lai viņi var izplatīties un pēc tam sarauties. Un tas, tam ne katrs ir gatavs. Vēl viena lieta ir sienas paneļi no tā paša materiāla. Tu redzi, ka sienas paneļs parasti biezumā ir kaut kādi 4 vai 6 mm atkarībā no ražotāja, un viņu nedrīkst limēt pa taisno pie sienas. Tā kā tev jāizveido tāds karkasiņš, tāds restojums, pie kura tu pielīmē. Un ja tev virtuve beidzās šādi, tad, protams, tas restojums ir redzams. Un, tas bieži daudziem ir pārsteigums. Ja tu līmē to sienas paneli pa taisno pie sienas, ir diezgan liels risks, mēs vairāk kārt ar to saskaramies, ka viņa nāk vaļā pēc kāda laika. Tāpēc kopumā materiāls ir labs, bet tā apstrāde un montāža ir diezgan sarežģīta, ja tu gribi to izdarīt pareizi, lai tev būtu arī garantija. Kompaktlamināts. Viktor, pastāst vairāk, kas tāds ir un ko ar viņu dara? Jā, kompaktlamināts izskatās šādi. Pārsvarā viņa biezums ir 12 mm, mēdz būt arī 10 mm loksnes, bet pārsvarā tomēr 12. Un, kā jau tu te redzi, te ir norādīts, ka viņš ir mitrumnoturīgs, salīdzinot ar HPL parastām virsmām ar to skaidrs platnes pamatnī. Un tā ir taisnība. Ko tev dod kompaktlamināts? Viņš dod iespēju montēt izlietni no apakšas. Tāpat mēs arī izgriežam, apstrādājam to izgriezumu un liekam izlietni no apakšas. Viņš tiešām nebaidās no ūdens, bet viņam ir savas diezgan nopietnas nianses ar montāžu. Aizejam pie stendē, es to parādīšu. Šāda ir darba virsmas montāža. Te tu redzi, ka ir tāds iegriezums, lai viņu savienotu. Un otrā pusē tad jāizveido tāda frezējuma, lai ieliktu savilcējus, kas savelk to virsmu. Bet ko jāņem vērā, tas materiāls mainoties temperatūrai un mitrumam diezgan staigā. Un tev uz katru virsmas metru jānodrošina 2 mm, lai viņi var izplatīties un pēc tam sarauties. Un tas, tam ne katrs ir gatavs. Vēl viena lieta ir sienas paneļi no tā paša materiāla. Tu redzi, ka sienas paneļs parasti biezumā ir kaut kādi 4 vai 6 mm atkarībā no ražotāja, un viņu nedrīkst limēt pa taisno pie sienas. Tā kā tev